Čau visiem! Mēģinu šito te ižam stūri noņemt. Viņa man īstenībā negriezās ļoti slikti, nu tā kā, bet te jau īstenībā izjauc aizmirst papilmēt. Noņēma nost šitādu lietu, to augšējo, noņēma stūri, nost noņēma veco stūri viņam. Ižam bija tāda, šitā tāda saliekte reāli, kaut kur jau kāds licies ar viņu. Te viss nodauzīts, loku šeit. Un es biju nopircis, viņa vēl tāda, nu arī neko laba. Un tad es biju nopircis pa 30 eiro. Nu tāda viņa daudz maz arī, chromiņš te nav nekas labs te tāds. Bet vismaz šitie nav sadauzīti, viss noņēma nost. Tagad mēģinu dabūt šito te uzgrieznost, atskrūvēju vaļā, baigi viegli viņiem te tādi nāk virsū, un burtiski šitai sanonāca nost. Ot, nonāca nost, tūlītās es viņu salikšu. Vienkārši gribēju salikt to stūri. Ja man ir citas detaļas kaut kādas jāpagaida, kamēr atnāks tur tam motoram. Un tāpēc domāju, davai salikšu stūri, bāja grūti griezās. Es nezinu, kas ir pa lietu, varbūt tās, ka interesantākais tas, kad tagad jādabūn vaļā. Nav man 36 muciņas, tā jau būtu ideāli. Tā laižas lejā. Aizgāja roku. Interesantākais tas, ka te ir tā kā šķēlums. Tā uzgrieznī, nezinu. Kāpēc, bet, nu, droši vien, ka tā jābūt. Smāķis ir. Smāķis ir diezgan labi. Te arī viss ir sasmērēts. Lejās. Ui, ļoti labi, ka man bumbas nav izkritušas. Tur arī viss ir. Kāpēc? Kāpēc viņš tā dara? Varbūt tās īstenībā tāds liekot kopā vienkārši pa stingru savilcis tos uzgriežņus. Viņam vajadzēja iet diezgan daudz. Es ielikšu vēl. Smāķīt īstenībā kaut kāds no seniem laikiem man ir. Vienīgais. Nevar saprast, bumbas pietrūkst, bet it kā nav tik traki. Lejā man ir pilns aiņām. Pamēģināšu, lai vairāk tur ir tas smāķis. Uii! Tā es negribēju. Es jau zināju, ka tā būs. Jāsaliek tās bumbas apakaļ. Cik vēl viena bumba jāatrod. Viņa ir. Kur? Notīra. Jāliek apakaļ. Tā. Nu jā. Te jau, ka restaurējot, te jau tāpat dabūs viss jaukt ārā. Es viņam nezināju, kad viņš nav tā kā tādā separatorā, bet viņas tā kā ir saliktas. Viss viņas mēģina aizmukt.
visas man izmukt. Vienkārši es viņus izņēmu ārā ar domu, izjaucu to stūri, lai pastītos, kad tiešām viss ir kārtībā. Man jau vienā brīdī likās, kad tur ir viss sarūsējis. Sarūsējis tur nav vispār. Nu viss skrūvēšu apakaļ. Nu ko? Kā tev labi? Celšu to dakšu uz augšu. Taksies jautrība. Visam bumbām. Mēs lejā, lai man neizkrīt tās bumbas. Viss vaļā. Man kaut kur tā jābūt. Man tā liekas. Tīri feini. Jā, būs labi. Tā. Liekam apakaļ. Liekam apakaļ šito. Es sapratu. Te ir vienkārši, es domāts tās šķēlums tam uzgrieznim, jo šito var savilkt. Viņš te kā neskrūvēs vaļā varbūt, vai kā. Tā, liekam apakaļ uzgriežņus. Baigi viegli īstenībā skrūvējās. Tā jau es arī mini duris saskrāpēšu. Nu, kaut kā apmēram ir. Tagad man vajag. Viņš jau diezgan labi grozās jau. Jā, īstenībā viņš tur. Tad man ir kaut kāds šitāds. Es saprotu, šitam jābūt laikam augšpusē. Šitie visi lejā. Laikam kaut kā cauri. Ko viņš tur dara? Nav nejauki. Un tad lejā nāk tāds tā kā tāda atdure. Interesanti. Tā. Saprast. Viņš kaut bija tas vajadzīgs, ja viņš tāpat nav tā, ka baigi.
stūri grozās. Vēl jāsaprot, kas tur ir. Bet, nu. Stūri griežās. Tas ir labi. Liekam jauno stūri. Svāķīti. Pišķīt. Man kaut kas neiet. Pa šauru. Kaut kas ir pa šauru. Saprast, cik viņai jābūt. Tā, šitos vajag abus divus kopā. Nezinu, pa šauru. Pa platu. Tev ir regulēt. Interesanti. Es jau nezinu, kā viņai jābūt. Uz augšu, uz leju. Tur jau baigi jāskatās. Mans bišku labāks, šitais paliks rezervē. Tā, kūbā viņu. Lai viņš tur stāv. Tā, kas te man bija jāpievieno atpakaļ. Tas man ir. Tas ir sajūgs. Sajūgam nāca šitādi visādi vērķi. Tā ir. Uzgriežu skrūvas arī ir interesantas visādas saliktas. Ir. Tas ir, šitais ir. Jā, vēl ir tāda lieta ar šitā te, ar gāzi. Te kaut kas ir jādara, bet to es paspējuši salikt. Tad vēl ir, es nezinu, bremzes priekšējās. Bremzes priekšējās. Tur ir bremzes. Bremžu priekšējo nav. Tā. Bija, kur es liku. Kur ir? Tā. Viņiem ir speciāli chromēti uzgriežņi bremzēm. Ja, bet šito te mans uzdevums bija salikt stūri
lai var pagriezt. Pagriezt viņu tagad var. Tas ir ļoti labi. Priekšējais bremzes ar mums būs. Es nezinu, kas viņam ir ar sajūgu. Strosīt saliks tagad uzliks karburātoru. Priekšējais bremzes strādā kā puķīte, nu. Gandrīz oriģināls uzgrieznis. Nu, lūk. Vajag pievilkt, nevajag. Ideāli. Nu, trosīt arī gāzes ir. Protams, viņa ir tāda, tas vecais apvalks ir tāds, tā kā no striķiem. Viņš nav kaut kāds ievērts, bet es domāju, viņa pat nav sarūsējis. Viņa izskatās ļoti labā stāvoklī. Vienīgais tas apvalkiņš, bet tas nav nekas. Un te arī visāds trosītes ir. Galvenais, ka tā stūre tagad grozās. Viņu pastumdīt, ja vajag. Nu, ot. Super. Pabeidza. Saliku. Tagad tikai jāliek virzulis, gredzeni, blīves un jāmēģina viņu palaist dzīvē. Jādabūna vēl skrūve, kur kulaciņu pieskrūvēt un viss. Davai čau. Višķīt nolaidu lažu. Skatos, ir uzgrieznis man viens palicis. Izrādās viņu vajag uzlikt apakaļ. Tā jau var aizbraukt arī bez priekšējās dakšas. Nepamanīs, ka nokrita. Jāliek apakaļ. Višku jāpieskrūvē. Pieskrūvē. Tā, nu viss. Liekam apakaļ šito. Viss. Vajadzētu būt. Šo. Galvenais neaizmirstam pieskrūvēt visas detaļas. Ja paliek pāri skrūves, liekas, skatāmies vēlreiz. Droši vien jau kaut kur tā vietiņa atradīsies, kur viņu ieskrūvēt. Čau!